26 gadi amatieru hokejā vēl joprojām. Tagad šeit ir pabijuši ļoti daudz dažādi cilvēki, un vienmēr no šejienes ir ļoti spilgts atmiņas. Tu dušā dziedi? Dušā nē, mašīnā. Mašīnā, jā? Daudz, bieži. Dejotājiem viņš ir Mario. Labi, Māri, vispirms iesildīsimies, jā? Jā. Īstenam sportam jāiesildās. Tas nozīmē ātrie jautājumi. BMW vai Mercedes? BMW. Raimonds Pauls vai Ivans Kalniņš? Raimonds Pauls. Raimonds Pauls vai Prāta vētra? Raimonds Pauls un Prāta vētra. Nevar sadalīt. Nevar sadalīt, jā. Slīdes vai slēpes? Atkal ļoti grūti. Brauc slīdas vismaz 2 reizes nedēļā, slēpes vismaz 1 reizi gadā, saulainajos Alpos. Bet tu šis ir hokejs bijis, vai ne? 26 gadi amatieru hokejā vēl joprojām. Spēlē vēl joprojām hokeju, Vēl joprojām, jā? Tāpēc slīdes, jā? Tāpēc slīdas, jā. Atpūta pie vidusjūras vai kalnos slēpot? Mana otrā mājvieta ir Itālija, tāpēc vidusjūra. Māri, tad, kad es tev prasīju, kura tev ir Siguldā mīļākā vieta, tu nedomājot teici, ka šeit. Kur mēs esam un kāpēc šī ir tava mīļākā vieta? Jā, mēs šobrīd atrodamies Viesnamā Livonija. Šī man ir ļoti īpaša vieta, jo šeit es tiešām jūtos kā mājās. Šis ir mūsu ģimenes uzņēmums, kurš tika dibināts pirms, jau, ja nemaldos, 26 gadiem, kad es kopā ar saviem vecākiem un māsu uzsākām šeit, teiksim tā, biznesu, viesu namu. Un mums bija palikusi šī ēka mantojumā un ļoti tādā gaužām bēdīgā stāvoklī. Tad mēs visi ķērāmies klāt, visu šeit atjaunojām, visu labiekārtojām un jau 26 gadus Siguldā ir šis viesu nams. Es uzskatu, ka jāsportoja katru dienu vismaz stunda. Un aptuveni tāds režīms man ir vēl joprojām. Ja paņem tevi un abus divus dēlus, cik basketbola komandās jūs spēlējat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaunākā no tām ir zelta rieksti, ja? Ja neskaita, teiksim, kas ir izveidota, tā ir jaunākā. Tie ir tie Siguldas zelta rieksti, kur mēs esam pieteikušies, un es tur piedalos tāpēc, ka mēs gribam uzspēlēt ar saviem dēliem kopā. Pagaidām komandā ir Kristers pieteikts, bet mums vēl pagaidām nav sanācis kopā uzspēlēt. Bet, tad ir jaunatnes līga, kur vienam ir U17, otram ir gan U16, gan U15 zelta rieksti, BK, un mums ir veterāna komanda 40+ Sigulda Maprībūle. Nosaukums ir Livonija. Tev arī basketbola komanda bija Livonija. Par to nosaukumu Livonija es jau vairs neatceros, kāpēc tieši, bet basketbola komanda mūsu amatieri bija Livonija tikai saistībā ar to, ka mums ir šis viesu nams, un kādreiz tas bija kā pirmais atbalstītājs, tad vēsturiski arī vienmēr komanda tā arī saukusies Livonija. Livonija, tas ir tāds tavs brands, ja? Jā, noteikti. Šeit ir bijuši ļoti daudz cilvēki, gan uz pirti, gan uz jubilejām, gan vienkārši tāpatās pavadīt laiku. Mums ir basketbola gros, laukums, kurā mēs jau spēlējam arī vairāk par 20 gadiem, un kur ir spēlējuši tādi pazīstami cilvēki kā Uģis Mitrovics, un beidzot arī ar Gulbenes Bukiem, kas savulaik bija bronzas medaļas ieguvēja Latvijas čempionātā. Tagad šeit ir pabijuši ļoti daudz dažādi cilvēki, un vienmēr no šejienes ir ļoti spilgts atmiņas. Tas nozīmē ne tikai tev, bet arī daudziem, ja pateikt Livonija, uzreiz būtu stāsts kāds, vai ne? Jā, es domāju, ka noteikti. Dejot vai dziedāt? Noteikti, ka dejot vairāk nekā dziedāt, bet mašīnā ļoti bieži arī dziedāt. Tā kā neviens nedzied. Tu dušā dziedi?
Dušā nē, mašīnā. Mašīnā, Jā, ja? daudz, bieži. Nopietni, jā? Jā. Kas ir tavā repertuārā? Prāta vētrā, Raimonds Pauls, Dons, ir kaut kāds arī ārzemju, tā skaitā Queen un arī daži repertuāri, bet tie mazāk, pārsvarā Tu Latvijas. dziedi līdzi vai? Jā, skaļi. Skaļi. Mašīnā skaļi dziedi līdzi, jā. Arī tagad tev ir kāds blakus sēdētājs? Arī, kad ir blakus sēdētājs, arī dēls es iemācījis to darīt, viņi uzliek playlistē dziesmas un mēs visi kopā dziedam. Tā jūs raujat visi, jā? Jā. Labi, es neprasīšu, lai tu padziedi. Nē, noteikti nē. Ko tu dari tad, kad nespēlē basketbolu vai hokeju, vai neved puikas uz basketbolu vai neorganizē basketbola spēles, tad darbība ir šeit? Nē, šeit tomēr vairāk vecāki darbojās, mamma ar tēti, mēs vairāk palīdzam un tajos brīžos, kad tas ir nepieciešams, iesaistamies. Tas tā kā ir viņu vairāk lauciņš. Mēs atbalstam morāli un ja vajag kaut kādas lietas palīdzam, bet viņi vairāk te darbojās. Un tavs mājas darbs ir? Finanses un apdrošināšana. Es sāku kādreiz ļoti sen kompānijā Kate, kur es biju no servisdaļas vadītāja līdz pat uzņēmumu vadītājam. Un pēc tam strauji mainīju karjeru, jo es biju nostrādājis tur 15 gadus un likās, ka vajag dzīvē kaut ko pamainīt un aizgāju uz banku, uz DNB banku, Siguldas filiāli un tur nostrādāju 2 gadus. Un tālāk jau ceļa aizveda uz apdrošināšanu un tur nostrādāju kādus 7 gadus 2 lielākajās apdrošināšanas kompānijās, Balta un BTA, arī par reģionu vadītāju. Un pēc tam jau šobrīd mans personīgais biznes ir tāpat saistīts ar finansēm un apdrošināšanu. Katrs normāls čalis. Nav man. Katrs normāls čalis ir kaut ko bērnībā sastrādājis. Izstāstē, noteikti ir kāda laba blēņa. Nav. Tu biji kārtīgais? Jā. Nopietni? Jā. Vecākiem visu varēja stāstīt, ko tu darīji? Visu, ko es darīju, varēju stāstīt, jā. Nopietni? Mēs jau joprojām, mums ir tik labas attiecības ar vecākiem, kā es nezinu, tas ir vienkārši abrīnojami. Mēs nekad neesam sastrīdējušies jau, es nezinu. Un es vienmēr esmu darījis īstenībā visu ļoti prātīgi un kārtīgi. Vismaz es neatceros neko tādu. Varbūt tev ir kāds īpašais stāsts par kādu notikumu? Varbūt tas nav par vienu notikumu, bet mums bija kādreiz tā tradīcija, kad svētdienās es kurināju pirtiņu, un šeit bija ielūgti visi, kuriem tajā laikā ir brīvs laiks. Un tad, kad es nācu svētdienās, kurināju pirti, es nezināju, cik cilvēki būs, Cik kas un kurš, būs. ja? Jā, tieši tā. Un brīžām bija tā, ka mēs savācāmies tādā draugu un paziņu lokā 50 cilvēkiem. Un pats tāds, manuprāt, simpātiskākais bija tas, ka šeit, ja sākumā atnāca ģimenes, kuriem nebija bērni, vai kuriem bija viens bērns, te jau pēc kādiem 10-15 gadiem tās bija lielas ģimenes ar daudziem bērniem, tāpat tā tradīcija bija. Šobrīd viņi, diemžēl, ir jau noplakusi un vairs tādas nav, bet agrāk tas bija tiešām tāds ļoti arī tāds emocionāls laiks un ļoti patīkams laiks. Tu dari ļoti daudz, un es izdarīšu ļoti daudz. Bet es tev prasītu, ko tu vēl gribi savā dzīvē izdarīt? Es gribu Siguldā uzcelt hokeja halli. Mēs turēsim tev pie vārda, ja? Jā, labi, noteikti. Māri, mums sarunas noslēgumā parasti ir tāds rezumējums, ko es saucu par sauso atlikumu. Un tā moto ir, kā būtu, ja nebūtu. Man dažas idejas ir prātā, bet varbūt tu pats vari pateikt, kā būtu, ja nebūtu Siguldā Māra Vikmaņa. Jā, es jau domāju, ka visi cilvēki ir aizstājami. Jā, es domāju, ka tāpatās būtu un būtu viss kaut kas. Iespējams būtu savādāk, iespējams kaut kas būtu mazāk, bet es domāju, ka tāpat viss notiktos un būtu viss. Man tomēr gribētos domāt, ka, kas zina, vai šobrīd būtu atzīmes basketbola klubs Sigulda
jo tomēr viņam iet augšā lejā tās svārstības visu laiku, un tu esi tas, kas šobrīd to ir parāvis uz augšu. Nu, es tomēr atļaušos tā teikt, ja? Jā, nu, noteikti. Es gan tomēr atkal saku, ka visticamāk basketbols būtu. Viņš šobrīd ir ļoti populārs vispār Latvijā, un redzot, kā attīstās sporta skola un cik vispār Sigulda attīstās un cik tagad ir bērni un sportot griboši, es domāju, ka agri vai vēl jau tas lielais basketbols būtu arī Siguldā. Atkal varbūt viņš būtu nedaudz vēlāk, varbūt būtu kaut kā savādāk, bet nu, noteikti būtu. Bet man pašam tas ļoti patīk. Man patīk arī tas, kad mani bērni ir aizraujušies ar šo sporta veidu, un, protams, tāpēc es arī daru visu, lai basketbols Siguldā būtu. Nu, un kas zina, vai būtu viesnīca Livonija? Nē, viesnīca Livonija gan laikam nebūtu, jo tajā laikā es biju, es gribētu tā teikt, galvenais iniciators, ka šī māja, kura nonāca mantojumā, ir jāpārtaisa par viesunamu, jo mamma strādāja bobsleja trasē par grāmatvedi, nostrādāja tur 30 gadus, ja nemaldos. Un tajā laikā jau bija sportisti, kuri brauca uz bobsleja trasi, meklēja vietu, kur palikt. Un tad šī ideja nāca par to, ka jā, šī māja ir jāpārtaisa tieši par tādu vietu, kur sportistiem palikt, nu, pēc tam, protams, arī pārējiem turistiem. Zini, un ir vēl viena tāda ļoti zīmīga lieta, ejot uz basketbola klubu spēlēm, mājas spēlēm, un tā vērojot mazlietiņ no malas, ir interesanti redzēt, kā tu tur stāvi savā vietā pie durvīm. Tev ir sava vieta. Durvīm, jā. Es domāju, ka visi zina, ka tu tur vienmēr esi, un ja tu tur neesi, tad droši vien ir dīvaini, kur tad Māris šodien. Un tas, kā cilvēki nāk, sasveicinās, katrs uzskata par nepieciešamību tevi parunāties, ja? Arī pamācīt, kā tu saki, Jā, gan to, protams. ko vajag, gan to, ko nevajag. Ja? Man liekas, ka arī, nu, droši vien, ka kāds cits tur stāvētu, bet tas ir tā ļoti zīmīgi. Nu jā, atkārtošos, man tiešām tas patīk. Man arī patīk satikt cilvēkus, uzklausīt viņu domas. Un tā viena ideja jau arī bija, kad viens ir, kad ir lielais basketbols, bet otrs, kad ir klubs, kur atnāk cilvēki, satiekās, pavada labi laiku, ļoti laba vieta, kur, kā saka, izbaudīt piektdienas vakars. Ir iespēja piektdienas vakarā kārtīgi izbļauties. Jā, tieši tā. Visu nedēļu izbļaut. Jā, tieši tā. Māri, kad tu pēdējo reizi stāvēji uz šīs skatuves? Nu, ja pareizi atceros, tad pagājušā gada pavasaris Vizbulītes 60 gadu koncerts. Nu jā, tad man jāpārfrāzē jautājums. Nevis stāvēja, bet dejoja šīs skatuves. Jā, tieši tā, dejoja. Nu, Klau, man ir plāns. Atgriežamies mazliet atpakaļ vēsturē, atgriežamies pagājušā gada maijā. Mums ir mūzika. Es jau nojautu, ka kaut kas būs. Jā, un vajadzētu, es teiktu, ka vajadzētu to vienu deju mazliet iegriezt. Mēs dejojam? O, kādi pārsteigumi! Mums tagad jādejo? Labi. Paga, kur ir skatu? Kur mums? Bet es jau pat soļus jau vairs neatceros. Aiziet. Kas tālāk? Šitā. Ziemā pa sniegu. Jā. Ideāli. Tā vēl nav dejots. Gandrīz kā maijā. Nu, Klau, gandrīz kā maijā. Kā tu jūties, Signi, tagad? Tieši tā arī jūtos kā maijā. Laimīga. Silti, vai ne? Silti. Tas, kas vēl ir jāpasaka beigās par Māri. Tu varbūt kaut ko gribi pateikt par Māri? Dejotājiem viņš ir Mario un foršais. Foršais Mario? Jā, Zini, paldies. viņš tiešām ir foršais. Es nezinu, vai Mario, bet viņam piemīt viena fantastiska laba īpašība. Tad, kad kādreiz mazliet nosēžās baterijas un nav uzrāviena, tad ir ļoti labi, ka Māris iedod to savu sportisto. Nu, kas ir? Davai, nu, daram! Jā, nu, ja daram, tad daram. Vai ne, Māri? Jā, daram.
Jā, darām.